Labdien, dāmas un kungi. Pirmkārt, man jāatvainojas tiem dažiem, kas jau dzirdējuši šo prezentāciju. Tur ir īkas domas un tā tālāk. Es, diemžēl, par šīm te dažām nedēļām nepagūvu uztaisīt daudz jaunāku prezentāciju, un mums tajā mūsu biznesa modelī daudz arī neizmainījās vēl pagaidām. Tātad, mani sauc Raivo Dankevits. Es pārstāvu SIA Renesko, un, ja jūs baigi interesē, tad arī SIA Invesco, kas ir, laikam viens no pirmajiem ESCO uzņēmumiem Latvijā, kas orientējas tieši uz ēku, daudzdzīvokļu ēku renovāciju. Pat labam es esmu uzlicis uz bildītes šīs te ēkas. Tas ir saraksts ar ēkām, kur ir tādā vai citādā veidā uzsākti vai pabeigti darbi, renovācijas darbi pēc ESCO principa. Tas nozīmē, ka tur kaut kas notiek, un tur notiek fiziskas aktivitātes ar ēkām. Mums vēl ir neliels īsāks tieši sarakstīņš ar ēkām, kur ir noslēgta līguma un kur notiek šīs aktivitātes nākošajā gadā. Vispirms divus vārdus, es zinu, ka garlaicīgi, bet varbūt ne visi ir pilnībā iedziļinājušies šajā idejā, kas tad ir ESCO. ESCO tas ir enerģijas servisa kompānija, to mēs visi zinām. Sākās ESCO ideja kā tāda, ja es pareizi atceros, Amerikā apmēram 80. gados pagājušā gadsimta un saistībā ar elektrību un elektrības automatizācijas iekārtām. Texas Energy, man liekas, bija viena no pirmajām kompānijām, kas vispār kaut ko sāka šajā sakarā. ESCO tad enerģijas servisa kompānija. Tā ir, tad jums ir kaut kāds, es nezinu, patērētājs, jums ir kaut kāds enerģijas ražotājs. Ražotājs grib ražot, patērētājs negrib patērēt, jo viņam tas ir dārgi, un tad pa vidu iestājās ESCO, kas pasaka, hei, es tev varu kaut ko ietaupīt. Un tad mēs esam šie te ietaupītāji, mēs investējam savus līdzekļus patērētāja mājvietā un ietaupām enerģiju, kas ir vienlīdzīga nauda jau mūsdienās. Ir viena lieta, ko es vienmēr cenšos likt pie sirds visiem. ESCO nav salīdzināms, ESCO pieeja daudzdzīvokļu māju renovācijā nav salīdzināma ar klasisko celtniecību. Jūs salīdzināt pakalpojumu un jūs salīdzināt, teiksim, preci. Tās ir divas dažādas lietas. Piemērs tāds, jūs aiziet uz autosalonu, nopērkat mašīnu. No šī brīža jums sākās visu veidu klapats. Tad viņai jāveic servisa regulāri, viņai jāveic uz tehnisko apskatu, un viņai jāliek benzīns. Tas, ko mēs piedāvājam, bišķi savādāks. Mēs jums dodam mašīnu, jūs maksājat, teiksim, 70 lati mēnesī un dariet, ko jūs gribat. Benzīns nav jāliek, servis nav jātais, kā saka, uz tehnisko apskatu nav jāved, citiem vārdiem maksājat noteikti naudas summu un praktiski dariet, ko jūs gribat. Tas ir apmēram, teiksim, analoģijas salīdzinājums. Ja? Cita pakalpojuma būtība, mēs uzņemamies uzturēšanas izdevumus, un kas ir interesanti, mēs kā likums cenšamies iet tālāk ar renovācijām, dziļāk renovēt ēku, nekā parasti to dara iedzīvotāji, jo viņi vienkārši nopīstās no naudas. Viņi nopīstās no naudas summām un tie pasākumi, ko vēl var izdarīt. Kā tas darbojas praksē? Pirms renovācijas tiek fiksēts ēkas līdzinējais enerģijas patēriņš. Piemēram, gada laikā kaut kādu 50 dzīvokļu ēku varētu Latvijā tērēt 560 megavatstundas. Ja? Mēs sasaucam dzīvokļu īpašnieku kopsapulci un pasakam, ka noslēdzam starp mums līgumu, ka jūs turpināsiet maksāt šīs pašas 560 megavatstundas. Visu gadu. Un tad mēs renovēsim jums ēku par brīvu. 3 vārdos princips ļoti vienkārši. Un kas man patīk šajā principā, ir tas, ka, ja jūs iedziļināties, tas ir ļoti godīgs princips. Ja cilvēki iepriekšējos gados ir labi uzturējuši savu ēku un siltinājuši cauruļvadus, kaut ko tur, teiksim, iedarījuši, ielabojuši, varat ciet durvis, nelaižas uztenī visu, kā saka, siltumu pataisno,
tad šis te sākotnējais cipars būs maziņš uz to pašu ēku. Un ja viņi izšķērtīgi dzīvo, pilnīgi ne par ko nerūpējās, investīcija priekš tādas ēkas saglabāšanas nepieciešama lielāka, bet šitais cipars arī būs lielāks, un ESCO uzņēmumam būs iespēja vairāk nopelnīt. Ok, tas tā. Nu, es te šodien gribu nosaukt vairāk ciparu attiecībā uz to, ko ir iespējams iegūt ēkas renovējot. Un viena lieta, kas tad stabili izskanēja, ir tas, ka ar pasīvajiem pasākumiem, tas veicot siltināšanu, veicot dažādu caurulvadu siltināšanu, optimizāciju, var ietaupīt vismaz 50%. Jūs tur ietaupījāt vairāk, es neiepilstu, tas ir iespējams, bet tas, par ko es saku, to ir iespējams izdarīt 20 gadu periodā finansu efektīvā veidā. Es prasīju Špenkels kundzei, kā tas saucās, angliski tas saucās bankable. Tas ir, var uztaisīt tādu projektu, ko banka ir gatava finansēt. Bet mēs 17 gados Nonāksim. Jā, ļoti labi. Pie kādām procentu likmēm un ar kādu subsīdiju. Ja tas ir pilnībā pēc komerces likmes ar 500% gadā, es jums saku, jūs nevarat. Bet mēs taču izreikinājām, ka mēs varam. Nu, ok, labi. Iespējams īpaši gadījums. Tad man tiešām ir jāskatās uz jūsu aprēķinu. Jā. Bet mūsu dotajā momentā mūsu pieredze rāda tādu, ka ar, teiksim, šo te, veicot visus netradicionālos darbus daudz dzīvokļu ēkā, mēs varam ietaupīt 50% vismaz, un tas ir, kā saka, normāli finansējums. Ja mēs pievienojam vēl ventilācijas rekuperāciju pie šī te projekta, tad jūs ietaupīt varat krietni vairāk jau, pat neejot virzienā uz pasīvo ēku, teiksim tā, līdz pat 75% no sākotnējā enerģijas patēriņa. Un tas, uz ko mēs skatāmies, kā teiksim, kompleksa renovācija, un ja vēl pievieno kaut kādas siltuma iegūtas avotus, tad mēs varam nosekt, protams, visu šo te ēkas patēriņu. Vēlreiz atkārtoju, šī ir mūsu pieredze. Mums ir diezgan stingri ierobežojumi attiecībā uz finansējumu un attiecībā uz tām lietām, ko mēs esam iedzīvotājiem garantējuši un tā tālāk. Ja tas ir iespējams labāk, brīnišķīgi. Tas, ko mēs garantējam, tas ir ārkārtīgi būtiski, teiksim, iedzīvotāji. Es zinu, ka šeit ir arī cilvēki, kas, teiksim, kaut kādā mērā ir saistīti ar politikas virzīšanu mūsu valstī. Tad, ko tad iegūst iedzīvotājs no ESCO projekta? Iedzīvotājs iegūst garantētus komforta apstākļus mūsu gadījumā. Tas ir noteikti temperatūra apkurses sezonā telpās. Tad karstais ūdens pats par sevi saprotams, ja tas ir nepieciešams. Kā līgums pieaug īpašuma vērtība un, kas ir būtiska, teiksim, sastāvdaļa mūsu ESCO projektiem, tas ir tas, ka mēs visā šajā līguma darbības periodā uzņemamies atbildību par to, kas ir izdarīts. Tas nozīmē, ka figurāli sakot, ja jūs izvēlaties būvdarbus, ja jūs pērkat pakalpojumu būvdarbu, vai pareizāk sakot, pērkat būvdarbus, ja, tad tajā gadījumā jums ir būvdarbu garantija 2 gadi. Mēs nevaram atļauties uztaisīt kaut ko un pēc tam atstāt pašu plūsmā, jo tas nozīmē mums naudas zaudējums turpmāk. Šajā schēmā ir iekšā arī viss, kas ir saistīts ar veikto investīciju uzturēšanu 20 gadu gadā. Tad reāli, es saku iedzīvotājiem vienkārši, jums ir būvdarbu garantija 20 gadi. Un, protams, te ir tas, par ko mēs varam diskutēt un dažādi, teiksim, domāt. Tas ir šī te ēkas siltuma patēriņa samazinājums, ko mēs garantējam vismaz 40%, jo mūsu pieredze pierāda, ka mēs varam 50% iegūt. Iedzīvotāji dabūs vismaz 40% beigās. Kā tas ir, kāpēc tas darbojās? Te ir interesants slaidīši, ko es gribēju padalīties. Vienkārši mēs daudz runājam par enerģijas cenu pieaugumu. Šito es arī atklāju, var teikt tā, internetā nesen
Un interesanti ir tas, ka no 70. gadiem līdz mūsdienām naftas, līdz ar to enerģijas cēnu pieauguma tendence ir vienkārši dramatiska. Parasti mēs runājam par 4–5% gadā, kas ir vidējais cēnu kāpums. Šeit tas ir krietni pamatīgāks. Un tad es uzliku vienu slaidu virsū, kas ir arī nedaudz līdzīgs, kas ir iedzīvotāju skaita pieaugums uz zemeslodes. Un, kā jūs redzat, šie slaidi ir diezgan, viņi nav viens un tas pats, bet tas pieauguma tendences ir līdzīgs. Tas nozīmē, ka par enerģētikas resursiem arī turpmāk es prognozēju personīgi, ka būs lielāka konkurence un lielāka cīņa. Un es nedomāju, ka mums tie enerģijas resursi aizies tā ļoti strauji. Viņi aizies, varbūt izlīdzināsies, būs kaut kāds plato šajā ziņā, bet ne jau dramatiski un ne jau tūlīt, ne visā pasaulē. Un tad ir tāds neliels provokatīvs slaids, ko es gribētu parādīt visiem. Ir daudzi, un starp citu man liels paldies Blumbergas kundzei, es neredzēju viņu prezentāciju, pirms es nācu uz šeit. Bet principā mēs domājam vienā virzienā, ka mums ir jādomā par siltumapgādes un vispār enerģētikas sistēmu valstī kā kopumā. Ļoti lielos mērogos, kur mēs būsim pēc 5 gadiem, 10 gadiem, 20 un 30. Tad es personīgi dziļi uzskatu, ka mājokļu renovācijas dabiskais mērķis viņam vajadzētu būt nulles patēriņa ēkām. Jo tas ir ļoti eleganti, ja jūs varat ēku neapgādāt ar enerģiju, kas varētu būt labāk ar tādām iedzīvotājiem, ja, teiksim, pēc ESCO projekta viņam tas nav vispār jāpērk enerģija. Un tas būtu baigi jauki, ja jūs varētu arī nepumpēt ļoti liels enerģijas daudzums apkārt pa pilsētu. Es saprotu, kāpēc ir nepieciešama, teiksim, šī centralizētā apkode. Un kāpēc, bet jūs saprotiet, ka vislabākajā siltumapgādes sistēmā, laikam, ir 15–20% zudumi. Pilsētas siltumapgādes sistēmā top sistēma, labi, es gribu redzēt to pilsētu, kur ir zem 15% pārvades zudumi. Ir, jā? Labi. Ok. Bet princips kā tāds. Jā. Bet princips kā tāds, jūs piekrītat, ka, ja ēka siltumu nepatērē, tas tomēr ir labāk nekā, ja viņai jāpievāda klāt papildus siltumu. Tā. Jā, tas būs tā. Es gribēju nedaudz pieskarties pie tām lietām, ar ko mēs esam sadurušies, kas ir patiešām problēma, lai realizētu ESCO projektus Latvijā un vispār, lai mēs novērstu daudzdzīvokļu māju sektoru līdz saprātīgai, teiksim, renovācijai. Viena noteikti lieta ir lēmumu pieņemšanas mehānisms daudzdzīvokļu ēkās. Es nezinu, kas tur ir jāmaina, bet viņš ir dramatisks. Principā visas puses piekrīt, ka nevar aizvilkt iedzīvotājs līdz renovācijai. Tur nav nekāda saistība ar loģiku. Jūs varat matemātiski pierādīt, ka, teiksim, viņam tas būs izdevīgāk, bet es atvainojos, iedzīvotājs ir čakarēts 20 gadus, un viņš vairs netic nekām un nevienam. Līdz ar to es teiktu, kā mums ir radikāli jāmaina tas veids, kā legāli mēs nonākam pie šī lēmuma. Nākošais, tas ir tāda pilnībā Blumbergas kundzes, kā saka, topiks, ka ir tāda lieta, ka mums ir faktisks monopols stāvoklis tirgū, jūs nevarat izvēlēties siltumenerģijas piegādātāju savā pilsētā, un jums ir jāpērk, ka viņi diktētajām cenām siltums. Tā tas ir, un teiksim, protams, ka siltumenerģijas piegādātāji, kuriem pietiekoši liels spēks normatīvos, publiski, ka viņi to savā ziņā izmanto. Nākamā lieta ir tas, ka nav pastāvīgs ilgstošs finansējums pieejams daudzdzīvokļu mājām. Ir programma, kas ir ar lielu muguru, kā saka, milzīgs kalns ar naudu, un pēc tam vairs nekā nav, un tad mēs runājam par nākamo programmu, kas būs, un tas demoralizē. Tas lielā mērā demoralizē iedzīvotājus, uzņēmums, būvniecības firmas un tam līdzīgi. Normāli biznesam ir vajadzīgi 2 gadi, lai viņš izstrādātu piedāvājumu. Tas ir tad, kad ekonomikas ministri iemet naudu būvniecības tirgū,
2 gadu laikā rodas kaut kas tāds, kas varētu būt iedzīvotājiem vajadzīgs. Kvalitāte, konkurence parādās, kaut kādas savstarpējās, izstrādājās šīs lietas un tā tālāk. Praktiski sanāca tā, ka mums tā izstrādājās un pēc tam praktiski gadu laikā arī pazuda pasākums. Un tas ir tas, ko es tomēr vēl joprojām ticu, ņemot vērā visus pasākumus, kas ir nepieciešams izdarīt daudz dzīvokļu mājām, pēc komerces likmēm, diemžēl, to finansēt. Es neredzu, kā tas būtu iespējams. Ja jūs jāmaksā 5-6% gadā banka procentos, tad lielākai daļai māju tas nav izdarāms. No otras puses, ja mēs skatāmies uz iepriekšējo programmu, kas bija daudz dzīvokļu ēku renovācija, tad es gribētu jums teikt tā, ka 50% subsīdija ir ekvivalenta 1,5 līdz 2% komerclīguma interešu likmē. Tas nozīmē, ka ja jūs varat iedot mājai renovācijai pusi no subsīdija, pusi no apjoma subsīdija, tas ir viens variants, kā jūs to varat darīt. Otrs variants, jūs varat atrast metodi, kā pazemināt procentu likmes mājā. Un 1,5 līdz 2%, tas ir tas pats, kā jūs būtu iedevuši 50% subsīdiju. Un mazāk korupcijas, es atvainojos, mazāk firmas, kas gribēs noplēst, papildus par materiāliem cenu, būvniecības firmas, es domāju, tā tālāk. Jo tur tā nauda ir izdalīta pa visiem 15-20 gadiem tādā gadījumā. Tad pārējais ir, to mēs jau esam noseguši apmēram savā savstarpējā diskusijā šovakar. Un, protams, es gribu uzsvērt šo te jau paspīdēju šeit. Ja man ir jāskatās uz mūsu biroju, uz manu uzņēmumu, kurā es strādāju, tad es gribu teikt tā, ka retrospektīvi par pagājušo gadu 50% biroja izdevumi ir aizgājuši virzienā uz lejā. Tad ir, ka puse no biroja cilvēkiem strādā uz to, lai apmierinātu dažādu papildu kalnu ģenerēšanas prasības. Tas diemžēl tāds ir. Protams, tur ir arī kaut kādas kļūdas, kaut kādas lietas, ko mēs varētu darīt labāk, optimizēt un tā tālāk, kad pieredzē rodās, ilgtermiņā. Tad ir tāda lieta, kā patīkams dažas nākotnes perspektīvas. Es uzskatu, ko var darboties Latvijā. Jautājums, kad viņi sāks veidoties Latvijā. Viņi jau lēnām veidojās, bet nav tāds sprādzienu veida efekts, nav redzams pagaidām. Ekonomikas ministrija teica, ka iespējams renovēt mazliet 23,000 māju šajā finanšu efektīvā veidā. Nezinu, es neesmu īsti pārliecināts, tas ir tā, aptuveni ļoti. Kas ir patīkami? Es redzu, ka valsts institūcijās ir darbība, valsts institūcijas cenšas sakārtot, šo tirgu, tiek radīti normatīvi, tiek veiktas konsultācijas ar ekspertiem, ceram, ka būs labs nākums. Un, kas man patīk, ir tā, ka ir arī tāds, var teikt, ne īsti valstiskas iniciatīvas, kurās iesaistās vietēji konsultāciju uzņēmumi, un kad rodās arī tādas institūcijas kā, ēku saglabāšanas energotelpības birojas, kas varētu nākotnē izvērsties par ļoti skaisti iedzīvotāju pārstāvības institūciju saistībā ar renovācijas projektiem. Un, šī transparents iniciatīva, kas ir principā vērsta uz enerģijas apsaimniekošanas līgumu attīstību Eiropas Savienībā. Jautājumi? Paldies. Tā, jautājums, lūdzu. Jā, es gribēju paprasīt jautājumu saistībā ar jūsu minēt, ka jūsu stratēģija uz Līgā. Cik es zinu, ka Līgā grantu schēmā ir, daudzīgu kooperāciju, kooperatīvu biedrības, apsaimniekotāju. Kādā veidā jūs, kā ESCO, varējāt iesaistīt no Līgā naudu? Ja jūs kā apsaimniekotājs? Nē, mēs esam pilnvarotā persona. Dzīvokļu īpašnieku, pilnvarotā persona, kas veids visas darbības saistībā ar renovāciju. Tur nekāda juridiska problēma nav. Tas ir praktiski
teiksim tā, mēs to veicam, principā līdzīgi kā to dara apsaimniekotājs. Tā, es atļaušos vienu jautājumu, un kā jūs saskatat, vai šīs ESCO varētu darboties arī bez līdzfinansējuma, vai ja nē, kas būtu šis minimālais līdzfinansējuma procents? Saprot, ka viņš var būt gan arī kredīta procents, gatavē kaut kāda subsīdija, bet labi, pieņemsim līdzinājā modelī, kas būtu nepieciešams. Grūts jautājums, bet mēģināšu atbildēt. Principā, es pats personīgi esmu pret grantu skēmām. Es uzskatu, viņas nav vajadzīgas. Toties es esmu stipri par to, lai būtu pieejami kredīti ar ļoti zemā procentu likmēm. Tas ir paredzami, un tas ir, kā lai pasaka, tas ir vienkāršāk. Un tas ir, vēlreiz atkārtošu to, ko es teicu, ka, teiksim, ja būtu pieejams kredīts ar 1,5% gadā, mājas varētu renovēt vismaz vai visi. Ja būtu pieejams kredīts ar 2% gadā, mēs varētu renovēt tās mājas, kuras ir, kā saka, vienkārši renovēt, gadu gaitā uzkrāt pieredzi, optimizēt procesu un tad griezties pie mājām, kuras ir sarežģītāk renovēt. Ja? Jo jūs liekat augstāk šo te kredīta procenta likmi, jo grūtāk ir renovēt, un mazāk mājas ir tādas, kuras var renovēt. Ja? Principā, es esmu liels fans, kas saka, zemām procentu likmēm. Un tad subsīdijas nav vajadzīgas.